Kopīpašuma dalītas lietošanas līgums. Kādi ir ieguvumi, ja kopīpašnieki noslēdz šādu līgumu un reģistrē to zemesgrāmatā? Ir skaidrs, kuru konkrētu platību no mājas vai zemes katrs kopīpašnieks drīkst atsevišķi lietot, jo līgumā ir noteiktas konkrētas robežas. Kopīpašnieks var rīkoties ar savu līgumā norādīto platību, to izīrēt vai iznomāt bez pārējo kopīpašnieku piekrišanas. Kopīpašnieks drīkst paturēt ienākumus no savas nodalītās daļas īres vai nomas, bet viņam ir jāsadz arī izdevumi, kas attiecas uz viņam nodalīto platību. Šādu līgumu var slēgt uz atsevišķu kopīpašumā esošu lietu, piemēram, tikai uz māju, neatiecinot līgumu uz mājas zemi. Kopīpašumu domājamo daļu ir vieglāk pārdot, jo potenciālais pircējs zina noteikumus un platību, ar kuru viņš var rēķināties. Kas paliek nemainīgs, noslēdzot šādu līgumu? Uz kopīpašniekiem joprojām attiecas pirmpirkuma un izpirkuma tiesības. Kopīpašums netiek sadalīts reālās daļās, tas joprojām paliek kopīpašums. Kopīpašnieka domājamās daļas nemainās. Katrs kopīpašnieks var ieķīlāt vai atsvināt savu domājamo daļu. Kopīpašniekiem kopīgi jāturpina uzturēt kopīpašuma priekšmetu visā kopumā.